Mani sauc Katrīna, un es piedalos šajā nometnē jau 2. gadu. Jā, mani sauc Arīne. Es šajā nometnē esmu 1. gadu. Manuprāt, vislielākais iegūms, ko es šogad pieredzēju, bija tas, ka es varēju papildināt savas zināšanas ne tikai latviešu valodā, bet arī angļu valodā, jo šie termini, man liekas, atšķirās. Man tā nometne palīdzēja saprast, ka es tik tiešām gribētu nākotnē kļūt par mediku. Pastāsti par saviem iespējām nometnē līdz šim. Čau, es šajā nometnē esmu jau 2. reizi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, te nodarbības ir ļoti līdzīgas, bet viņas iekļauj jaunas lietas un to māca jauni cilvēki. Un šogad ir arī jauna nodarbība laparoskopija. Man patīk tas, ka viņi atstāja līdzīgu uzbūvi, bet pamaina bišķīt saturu. Tas tev dod to līdzīgu sajūtu un tas tev liek drošāk iet uz priekšu un piedalīties visos pasākumos. Čau, mani sauc Karolīna. Šis ir mans 1. gads nometnē. Man ļoti patika viss saistībā ar ķirurģiju. Man ļoti patika orgānu preparēšana, kā arī ķirurģiskā šūšana. Es ļoti daudz ieguvu no šīs iespējas. Mani sauc Paulīna, esmu nometnē 1. reizi, un visvairāk man patika anatomijas stundas, ir īpaši sajūst tas visus orgānus, kā reālajā dzīvē, viņus paturēt. Sveiki, mans vārds ir Katrīna Ozula, un šajā nometnē es jau esmu 3. gadu. Un visvairāk šajā nometnē man patīk tas, ka mums ir iespēja praktiski izmēģināt visdažādākās lietas, medicīnas nozares. Piemēram, šogad jauna bija laparoskopija, bija ļoti interesanti. Un šogad arī mums bija iespēja paņemt zobu nospiedumu, un šodien mēs arī likām viens otram ģipsi. Un man patīk tas, ka ir iespēja visu nevis tikai dzirdēt teorētiski, bet šī ir vieta, kur ir iespējams arī pašam to pamēģināt un labāk saprast, kas padodas, kas patīk. Un arī tas palīdz ar nākotnes izvēlēm, bet man vismīļākais ir ķirurģiskā šūšana, jo es vēlos būt ķirurgs un man patīk to praktizēties. Sveiki, mani sauc Elizabete. Sveiki, mani sauc Nikola, un šajā nometnē, Big Brain medicīnas nometnē, es esmu 1. reizi, un es braucu šo nometni ar domu saprast vairāk, ko es vēlētos darīt medicīniskajā jomā, un manuprāt, ka šī nometne man ir to ļoti palīdzējusi, jo es sapratu to, ka es vēlos kaut ko varbūt saistītu ar ķirurģiskajām lietām, arī ar injekcijām. Un mums nometnē bija ļoti labas nodarbības, kas šo visu piedāvāja ieskatu šajās medicīniskajās jomās. Un tāpēc man liekas, pēc šī nodarbībām es esmu sapratusi, ka es vēlētos to darīt. Es arī esmu šajā nometnē 1. reizi. Pat kā atšķirībā no Nikolas, es jau biju skaidri izdomājis, kurā jomā es vēlos doties. Bet šī nometne tāpat palīdzēja man iemācīt dažas lietas, kuras ticamāk nebūtu mācījies, un arī pieredzēt lietas, kuras es varbūt ikdienā arī nepieredzētu. Šeit arī bija ļoti foršas instruktoras un vadītājas, kas padarīja visu to daudz labāk. Paldies biedrībai Eņģeļa sirds un projektam Spērno talantus par šo iespēju piedalīties medicīnas nometnē. Un paldies mūsu sponsoriem, kuri palīdzēja nodrošināt šo